Pagājušo gadu slavenā mākslinieka Jāņa Rozentāla 150. dzimšanas dienā iedibinātā skriešanas svētku tradīcija Saldū iemantojusi lielu atsaucību, un šogad 5 dažādās distancēs kopā skrēja vairāk nekā 1000 lielu un mazu dalībnieku. Pilsētas ielās un stadionā šodien skrēja daudzi Latvijas vadošie garo distanču skrējēji, taču pašā garākajā 10 km distancē uzvarēja kaimiņi lietuvieši, bet mūsu ātrākie Jānis Višķers un Anita Kažemāka Saldu sporta halē finišēja uzreiz pēc uzvarētājiem. Konkurence ir tieši tāda pati. Tas, kas pagājušajās palika otrais, šoreiz uzvarēja. Šoreiz samainījāmies, principā. Super! Es esmu šokā, ka tik daudz cilvēku, jo zinu, ka pietrūka numuri. Jā, ļoti forši, ka cilvēki arvien aktīvāki paliek un aktīvāki. 5 km distancē uzvarēja pašmāju skrējēji Kristaps Vējš-Āboliņš un Zanda Zariņa Rešetina. Gandrīz trešā daļa no visiem skrējējiem bija bērni. Daudziem tas bija pirmais starts un finišs mūžā. Paulis Bovskis, LMT.